Mēdz sacīt, jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas. Mūsu gadījumā, jo dziļāk mežā, jo vairāk bērzu sulas. Mēs esam iespējams vienā no lielākajām bērzu sulas iegūšanas vietām Latvijā – pie Salaspils. Linards Liberts ar bērziem aizraus jau sen. Kopš 18 gadu vecuma pelnījis un sējis pirtslotes, tagad rūpnieciski iegūst bērzu sulas. Aprīlis, protams, šai darbā traks mēnesis, te katru dienu satek kādi 600 litru, pavisam 4 nedēļu garajā sezonā 12 000. Kopā ar kaimiņu un kolēģi Jāni pirms lieldienām viņi novāc plastikātu maisos vienu no pēdējām ražām. Uz maisa ir cipars 2, tas nozīmē, ka viņš ir otrdien uzlikts. Paskatāmies, sula ir dzidra, maiss ir līdz pusei. Negaidīsim, kamēr varbūt viņa paliks duļķēnāka vai kas. Mēs viņu nomainīsim, bet liksim jaunu maisu virsū, jo sula ir dzidra un no otrdienas pieticējusi ir diezgan daudz, tā kā viņa vēl turpinās. Vairāk nekā 300 bērzos saurpti caurumu, īpaši saudzīgā veidā, kas noskatīts Kanādā. Šī gadījumā es uztaisu tādu mazu dūrienu. Ja agrāk bija šī tāda liela 2-3 cm cauruma normāli tapa tā, ka gandrīz var redzēt kokam sērdi vai vēl kaut ko, tad šī gadījumā skudra varbūt vēl tiek iekšā, bet nekas rupjāks arī vairs nē. Pa lieldienām pat visi koki jau ir aiztapoti. Var redzēt, ka sula jau ir krietni duļķaina, un arī var redzēt, maisā iekšā jau ir, mēs viņus saucam tā kā pa sēni, bet tās organiskās vielas jau tur tik daudz, tik ilgi sakoncentrējušās, ka viņas sāk jau reāli vairoties tā kā aļģis. Un līdz ar to kokam acīm redzot pietiek prasīts, un jātais viņš vienkārši tiek. Dājam sulu ārā un raujam tapiņu ārā. Un sula nav dzerama? Nē, sula nav dzerama, jo viņa ir izteikti tāda tā kā gluma, tā kā skāba. Skudras viņi ļoti labprāt tagad arī padzers droši vien no zemes, bet citām lietām viņš diemžēl vairs neder. Linar, koks ir aiztapots, tad te tā sula, ko tu parasti skudrām lēji. Jā, tā ir skudra sula. Tā pagaršosim. Citi gan droši vien mājās dzer šitādi kā parasta sula. Ar to. Es dzertu. Kaut kāda piegarša varbūt ir. Ko tu kā eksperts saki? Jā, garša vēl svaiga. Abi vīri apliecina, ka sula ir palīdzējusi notievēt un visādi citādi ir ļoti veselīga. Tā sula, kas tek no koka, ir tāds plāksteris, ja pirms cilvēkā ir kāda vaina, tad tā sula tā kā paņem, ieiet tajā vietā, viņi izlabo to vietu, jo strukturētie tie ūdeņi, viņi spēja pārveidot tās šūnas tādas tā kā vajag. Izrādās bērzu sulu var izmantot ļoti dažādi. Vienkārši ņemt svaigu un sasaldēt, jo tad vasarā jūs dzersiet būs tāda izteikti deja vu sajūta, ka jūs atgriežaties pavasarī, kad ir tas spirktums un karstā vasaras dienā tāda augsta, veldzējoša bērzu sula būs viens no labākajiem padzērieniem. Un otrs atkal ir īsts latviešu dzēriens ar krustnagliņām, ar rozīnēm, kārtīgā stikla pudelē. Galvenais ievērot pareizu temperatūru, glabāt noteiktā vēsmā, lai viņi nepārūkst, lai viņi nesiet vienkārši duļķēs vai gļotās. Bērzu sula, kad ir viņa savākta, no meža atvesta, mēs viņu esam izfiltrējuši, noņēmuši nost liekās mušas un skudriņas, kas ir bijušas. Un tagad esam sapildījuši traukos, lai viņi gatavojās. Var paklausīties, kā viņi gatavojās. Burbuļo kā šampānietis. Tad beigās no viņas būs ļoti, ļoti garšīga tāda dzirkstoša limonāda. Un tāpēc tagad pagaidām viņi rūks tādā atvērtā veidā, un pēc tam viņi kļūst par garšīgu limonādu. Viņi var kļūt arī par tādu limonādu, kur iekšā kāds alkoholisks grāds? Pie tā tad ir jāpiestrādā, bet principā var uztaisīt, un to var arī pat nosaukt beigās gandrīz pa vīnu. Un tas Linarda Ikšķils mājas pagalmā ir tā sauktais cukurnamiņš.
pēc pieredzes ir tā, ka no 1 litras bērzu sulas sīrupa sanāk izvārot 90-100 litrus sulas. Ļoti koncentrēts, līdz ar to jāieliek liela enerģija, lai to lieko ūdeni izvārītu un lai iegūtu šo smalko masu, ko sauc par sīrupu. Ziniet, 1,6% cukuru, tas īstenībā nenozīmē, ka viņš ļoti salds. Vēl nav, vēl jāvār un jāvār. Cukuru procentu mēra ar smalku aparātu refraktometru. Tagad ir 1,3%, jāvār līdz 66%, kopējais jāsazinies, tā kā mums ir jāvār. Tas nozīmē, ka tur vēl jāliek iekšā, reiķinot pēc šitā savi 1000 litru vismaz. Tas ir gatavs bērzu sulas sīrups. Jāpagaršo. Noņemsim provi. Paprovēsim, vai ir salds vai nav. Saki, pavisam mazas devas vajadzīgs, pavisam maz, viņš arī mazus piliens uz ēdienu pilnāt. Tas nav kečups, tā nav majonēze. Bet ļoti labs. Un ļoti salds. Salds, bet garšīgs ar tādu. Jā, viņam ir tāda dedzināta, tā kā ne jau cukuru, bet tāda, jo redz, sadagot tā bērza sulā, sadag arī tās, ne jau gluži vitamīni, bet veidojās tā garša buķeta sadagotām organiskajām vielām. Un līdz ar to vēl kaut kā nokopēt šādu ir diezgan grūti, jo nevar tās vielas kopā dabūt. Un līdz ar to, jā, viņš... Varbūt vēl pēdējo. Jā. Un es gribu teikt, ziniet, ko cienījamie skatītāji? Liekas pavisam vienkārši bērzu sula, kas var būt tradicionālāks vai ne pavasarī. Bet vajag tik rakt. Šo bērzu sīrupu jau novērtējis un savās receptēs izmanto arī pavārs Mārtiņš Rītiņš. Bērzu sula projekts gan tikai pašā sākumā, taču ir labs piemērs, kā vietējās dabas veltes izmantot radoši un vidē draudzīgi.